Labdien, esiet sveicināti mūsu raidieraksta īpašajā 13. sērijā. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Mans vārds ir Inga Sindī. Un es esmu Signe Rirdance. Šī sērija būs nedaudz atšķirīga, jo mēs vārtu veidotājs dalīsimies ar 12 praktiskiem ieteikumiem vecākiem. Tie ir padomi, kas tapuši iedvesmojoties no iepriekšējo sēriju sarunām ar pētniekiem, vecākiem un bērniem. Tāpat dzirdēsim dažādus fragmentus no šīm sērijām. Jā, pēc tieši 1 gada, kopš mēs veidojam vārtus, mēs pamanījām, ka ir tēmas, kas tādi kā sarkanie pavadieni vijas cauri vairākām sarunām. Mēs turpinām uzsvērt un teiksim to arī šodien, ka katra ģimenes situācija ir atšķirīga un gal galā arī katrs bērns ir atšķirīgs. Tomēr ir arī daži universāli paņēmieni, ko var darīt ikdienā un kā tomēr reaģēt dažādās situācijās, lai valodu apgūtu un saglabātu. Tāpēc mēs ceram, ka šie padomi iedvesmos arī jūs darīt tieši tik, cik šobrīd jūsu ģimenē ir iespējams. Mēs sākam sarunu ar to, ka ļoti svarīgi ievērot skaidrus noteikumus un konsekvenci valodu lietošanā. Ieteikums ir runāt ar bērniem latviski jau no dzimšanas un patiesībā jau pirms dzimšanas, kā arī nelietot vienā sarunā dažādas valodas, nejaukt, piemēram, pusteikumu latvisku, otru pusteikumu angliski, jo tas var bērnus samulsināt. Savukārt, ja ir skaidri noteikumi, ka šobrīd mēs runājam latviski, tad arī bērnam ir vieglāk jau no pašas dzimšanas, no maza vecuma, kad vēl valoda tiek apgūta, saprast, ka latviešu valoda ir jūsu kopīgā valoda, un bērni diezgan agri atšķir, ar ko viņiem kādā valodā ir jārunā. Tāpat arī atceramies, ka tas ir svarīgi ne tikai bērniem, bet pašiem vecākiem, jo vislabāk var iemācīt, gan vienkārši sazināties, komunicēt tajā valodā, ko mēs paši vislabāk protam, kurā mēs zinām dažādas emocionālās nianses. Tā pašā laikā bieži arī ģimenēm iekšēji rodas jautājums, ko darīt citu cilvēku klātbūtnē. Teiksim, ja notiek saruna skolā, bērnu dārzā vai jebkurā citā vietā, publiskā vietā, kur citi nesaprot, bet vēl jau sarežģītāk, tad, ja, teiksim, partners, otrs bērnu vecāks nesaprot latviešu valodu. Mēs esam runājuši ar dažādām ģimenēm, un tie risinājumi ir dažādi, daži tulko, dažos gadījumos ar laiku, teiksim, otrs vecāks iemācās tik daudz latviešu valodu, lai sekot tādām bērnu sarunām, bet jebkurā gadījumā ieteikums ir vienoties par tādu kā ģimenes valodu politiku un saprast, kas tieši jūsu ģimenē un jūsu situācijā vislabāk strādās. Un vēl jāņem vērā, ka tie noteikumi laika gaitā var mainīties. Galvenais ir atrast kādu savu sistēmu, pie kuras tad arī jūs puslīdz pieturaties. Vēl šogad mēs esam daudz runājuši par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir tieši bērna dzīves sākumā iedot šo te vecāku valodu. Cik svarīgi ir burtiski no pirmajiem dzīves mēnešiem sākt runāt dzimtajā valodā ar viņu un pieredināt pie šīs valodas skaņām, iedot arī to emocionālo visu bagāžu, kas nāk līdzi katra cilvēka dzimtajā valodā. Un mēs laikam to nosaucām tādā interesantā vārdā par sūkļa periodu. Tas ir tiešām tas laiks, kad bērns burtiski kā sūklis uzsūc visu un, protams, arī valodu. Man patīk tas vārds, kā to nosauc arī Sanita Martena, viena no mūsu ekspertēm. Viņa teica, ir jāvārās. Ja? Tad tas ir šī te vecāka uzdevums sniegt valodu, nemitīgi vāroties un runāt par dažādām tēmām, izmantot dažādas situācijas, vai tā ir ēdienu gatavošana, vai pastaigas, vai brauciens ar auto. Burtiski ķert šos te mirkļus, kad var runāt savā dzimtajā valodā ar bērnu un dot viņam tā kā bagātināt viņa valodisko iespaidu. Ines no Gruzijas laikam pat teica, šis ir mans laiks, ļoti labi apzinoties, ka tas viss mainīsies tad, kad bērns pieaugs. Un arī laikam par to mēs runājam, par to, ka ir šis te saucamais kritiskais periods, kurā ir jāiedod bērnam valoda, un ka vēlāk tas pamazām kļūst aizvien grūtāk un grūtāk, un valodu mēs pēc kāda laika vairs nevis apgūstam, bet mums viņa ir jāmācās kā svešvaloda, un tādēļ, jo agrāk mēs sākam, jo agrāk mēs varam iedot šo te
mantoto valodu, jo arī bērnam ir tā kā vieglāk viņu uztvert un tās nav tādas mācību sāpes, kā tas ir vēlāk jau pieaugušā vecumā. Jā, nākamais ieteikums ir turpināt runāt latviski arī tad, ja bērns neatbild. Ir ļoti, ļoti daudz ģimeņu, tas nav izņēmums un tas ir arī normāli, un tā tas var būt daudz valodu situācijās, ka bērns vai nu nemaz nesāk runāt latviski mazotnē, vai arī kaut kad diezgan agrā vecumā pilnībā pāriet uz otru, tā saucamo vairākumu valodu. Iemesli ir ļoti dažādi, un tur nebūs vienas atbildes. Dažreiz vienkārši šīs te latviešu valodas ir bijis par maz, un ir vieglāk izteikties otrā valodā. Dažreiz varbūt vecāks ir bijis nekonsekvents un pats diezgan bieži mainījis valodas. Bet dažreiz tā vienkārši ir bērna izvēle un psiholoģija, par ko runāja arī, ja nemaldos, 3. sērijā eksperti no Lietuvas, Inga Hilbiga, ka to vienmēr nevar izskaidrot ar tādiem lingvistiskiem skaidrojumiem. Un tik un tā viņas ieteikums, un ko viņa liek pie sirds katram no šādiem vecākiem, tomēr turpināt sarunāties ar bērniem latviski, īpaši tad, ja šī saprašana jau ir. We can't fully control what children do linguistically, but we can control ourselves and get into the right practice by refreshing, strengthening our native language. And even if a child does not answer back, no matter how much we try applying all those strategies and doing all other possible right things, please, let's not stop speaking our language ourselves. Let's not decrease their input. Let's provide children with possibility to understand our language as much as possible, as much as we can. And let's keep calm, if only possible. Let's keep going. Some language, be it active or passive, is still better than no language at all. Let's do what's doable, what's manageable in our particular situations with our particular children, who can be so different in their character, in their will to cooperate or not cooperate with us. And let's not lose heart. Man ļoti patīk tas, ka viņi uzsvēra, tas nav nekāds zaudējums, tas arī ir ļoti daudz, ja ir šī valodas uztvere un saprašana. Un kaut arī vecākiem tas varbūt mazliet dīvaini likties, sarunāties divās dažādās valodās, jo, kā teica kāda no ekspertiem, mēs tomēr esam sociāls būtnes, esam veidot tā, ka pielāgojamies, ka mēs tā kā saskaņojam to komunikāciju, ar ko runāt vienā valodā ar savu to sarunbiedru. Bet ka ir vēlams censties, jā, tieši tāpēc, lai nepazūstu pavisam latviešu valoda. Jā, varbūt turpinot par kaut ko visai līdzīgu, mēs vairākas reizes runājām arī par valodu kombinēšanu, nosaucām to par valodu kulteni, un ko darīt šādā brīdī, kad bērns tā kā kādreiz liekas, ka jauc šīs valodas. Un eksperts no Stokholmas Universitātes Fridriks Bisingers pastāstīja mums to, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tas ir dabiski, ja cilvēki, kuri pārzina vairākas valodas, lieto visus šo te valodu resursus. Protams, mums ir nedaudz jāpalīdz atrast lielāku vietu un lomu tieši latviešu valodai. Un bija arī tāds ieteikums, ka varbūt nevajag labot bērnu tad, kad, teiksim, tiek jauktas un liktas kopā dažādas valodas, bet tomēr dodam iespēju apgūt arī šo te vārdu latvisko versiju, atkārtojam, piemēram, tikko teikto latviski vai pārjautājam, kadreiz izliekamies, ka neesam sapratuši, mēģinām tomēr veicināt tādu, tā kā latviskās valodas klātbūtni ikdienā. Un, protams, esam diezgan uzmanīgi ar savu bērnu emocijām un izjūtām, ja tās ir tiešām tādas situācijas, kad bērni varbūt mums atklāja kaut ko sev ļoti svarīgu vai runā par tādām svarīgām lietām, tas nebūs īstais brīdis, kad labot viņu valodu, ka drīzāk ir tiešām jāatrod šīs te varbūt rotaļīgas iespējas palielināt latviešu valodu, bet atkal tā kā nepārspīlēt arī ar to, ka mēs tagad tikai un vienīgi drīkstam runāt latviski. Un, protams, ļoti daudz var palīdzēt arī ar tādu burkānu. Ja bērns tiešām pasaka kaut ko latviski, tad noteikti vajag to atzīmēt un slavēt un priecāties par to. To arī nevajag kaut kā slēpt.
bet bērni jau augst mūsu uzmanības un mūsu atzinības. Arī var uzsvērt, cik tas ir jauki, ka mums ir šī īpašā latviešu valoda, kuru citi varbūt nesaprot, bet mēs tajā varam sazināties. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Jā, un nākamais ieteikums ir par vecāku palīgiem, kas tad vēl var palīdzēt, izņemot citus cilvēkus, protams, kas var palīdzēt visvairāk, bet ir arī, protams, mēdīji, gan analogi, gan digitāli. Un viena lieta, par ko mēs esam runājušas vairāk kārt un ko vienmēr pieminējuši vecāki, ir lasīšana latviski. Tā patiešām ir ļoti, ļoti lieliska iespēja uzlabot šo te valodas kapacitāti, vienkārši vārdu krājumu, jo ikdienā jau mēs visi sarunājamies tādā saucamajā virtuves valodā. Nāc ēst, mazgā zobus, kā tev šodien gāja, cik tad liels tas mūsu vārdu krājums ir varbūt, bet lasot grāmatas, ir iespēja parunāt par pilnīgi, par visdažādākajām tēmām, kā uzsvēra 7. sērijā Ieva Ince no Spānijas, kas veido tādu online kopīgu lasīšanu bērniem Spānijā. Viņa saka, lasīšana mums dod iespēju runāt par visām tēmām latviešu valodā. Es domāju, ka tas bērniem noteikti paver tā kā logu uz citām tēmām, kuras ikdienā un arī skoliņā mēs nevaram izrunāt, it īpaši dzejas grāmatas vai grāmatas, kas ir par kādu tādu fantāzijas varoni. Es domāju, ka tas bērniem noteikti paplašina gan vārdu krājumu, gan arī šo iztēli latviešu valodā vispār domāt par citiem jēdzieniem, citu tematisko lauku, jo, protams, ka ikdienā, ja arī vecāki šeit diasporā ar bērniem cenšas un runā latviešu valodā, tad parasti jau tās sarunas ir par māju, par skolu, par pulciņiem, par interesēm, par dažādām ikdienas iešanām un par kaut ko pilnīgi citu, kā mums ir bijušas grāmatiņas, teiksim, par kosmosu, par ceļojumiem kosmosā, par astronautiem, par burāšanu, par plūdiem. Ļoti dažādas tēmas par dažādiem dzīvniekiem. Protams, ka tas bērniem paver daudz plašāku valodas lauku. Un to tiešām var ieteikt ļoti darīt arī mājās, kaut vai nelielas vienības, bet arī tur ir jāņem vērā tas, ka tas ir jāievieš tomēr no paša sākuma. Mēs nevaram bērniem, kuri nav pieraduši pie šī te rituāla, jo lielāks, jo vecās bērns, jo grūtāk, 8, 9, 10 gadu, kur vēl par pusauģiem nāc, lasīsim grāmatu latviski. Protams, ka tas tā nedarbojas. Vislabāk ir sākt to no pašas bērnības, ka mums ir arī grāmatiņas mājās latviski. Var pasūtīt, var arī diezgan daudz izdrukāt internetā un skatīties tās, pat ja tas nav bezgalīgi liels skaits, bet tomēr viens un tās pašas, jo par to arī mēs runājam šajā lasīšanas sērijā, ka bērniem, kuru valoda nav tik stipra, varbūt nemaz nevajag visu laiku jaunu materiālu. Var arī ar to pašu vairāk kārt, kamēr nostiprinās, lasīt to vienu pasaciņu vēlreiz un tā tālāk. Tā kā ir dažādi veidi, bet tas noteikti ir kaut kas palīdzēs valodai būt stiprākai. Vēl svarīgs ieteikums noteikti ir meklēt, veidot un uzturēt kontaktu ar citiem, kas runā latviski. Lai tiešām nav tā, ka tas bērns kādā brīdī brīnās, kāpēc vienīgais cilvēks, ar kuru var runāt latviešu valodā, ir piemēram tikai mamma. Tātad sākumā tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, šis te kontakts ar vecāku, kas runā latviski, bet laikam ejot ir jāpaplašina tā latviskā pasaule, cik tas ir iespējams katram, atkarībā no dzīves vietas. Protams, ir iespēja runāt attālināt ar radiem un draugiem un noteikti vecvecākiem Latvijā, ja tādi ir. Bet arī jāmēģina varbūt atrast tādu latvisku sabiedrību bērniem, jāveido, kā mēs teicām, tas latviskais ciems. Ja iespējams, vismaz reizi gadā, 2 reizes gadā apmeklējot Latviju, man liekas, ka to mēs dzirdējām no vairākām ģimenēm, ka tieši Latvijā
bērni ir sākuši atbildēt latviski, jo pirms tam viņiem varbūt ir licies, ka tā valoda ir drusku tāda teorētiska un tikai mammas valoda, bet tad, kad tu redzi, ka tā ir vesela valsts un tauta, kurā šī valoda ir svarīga, protams, ka arī tev pašam mainās tā motivācija. Ir jāmeklē iespējas arī, protams, apmeklēt dažādas latviešu nometnes. Ja var doties uz regulārām latviešu skoliņas nodarbībām savā mītnes zemē, tas, protams, ir ārkārtīgi pozitīvi. Tāpat ir tiešsaistes latviešu valodas nodarbības. Ir dažādi veidi, kā to darīt, un katrai ģimenei būs savs ceļš, kas ir iespējams un kādas ir vēlmes, bet ātrāk vai vēlāk ir skaidrs, ka bērni aug, un tur mēs atkal vēl pieskarsimies par pusauģiem sarunā, ka ir ļoti svarīgi šie te draugi un sabiedrība, kas runā latviski, un bez tās tā latviešu valoda tomēr veidojas ļoti, ļoti tāda, varbūt vienkāršota, un tās tēmas, kā jau tu teici, ir tikai šīs te virtuves tēmas. Ļoti iedvesmojoši, man liekas, bija tā saruna ar mamām no Brazīlijas, kurām bija tāds prieks, ka ir izdevies atrast vismaz vēl vienu ģimeni, ar kuru var sarunāties latviski, un tas tiem bērniem tiešām bija nozīmīgi. Tā kā pat Brazīlijā to var izdarīt. Jā, nākošā tēma ir bērns ar īpašām vajadzībām un to, ka arī bērniem ar dažādiem sarežģījumiem ir svarīgi dzirdēt šo te vecāku dzimto valodu un ka varbūt nav jābaidās tikai tāpēc, ka ir diagnoze, nav ieteicams atteikties no savas valodas. Un konkrēti mēs runājām ar 5-gadīgā Hansa māmu Daci, kuras dēliņiem ir cerebrālā trieka. Ģimenē ir 4 valodas un viņi tās arī turpina visas runāt. Protams, ka valoda nav viņu prioritāte. Dats to vairāk kārt sarunā uztver, ka valoda nav viņu prioritāte, jo galvenais ir visi medicīniskie jautājumi un tas, lai bērniņam palīdzētu visādā veidā attīstīties, mācīties runāt un staigāt un tā tālāk. Bet tā pašā laikā viņa negrib nerunāt latviski sevis dēļ un arī Hansa dēļ, jo tas ir svarīgi arī viņas saiknei ar viņas ģimeni, piemēram, Latvijā, un vēl ko Dace lika pie sirds ir tāda sabiedrības attieksme, kur mums visiem vēl ir kur augt. Tāds priekšstats, ka tad, ja bērns pats nerunā, ka viņš arī nesaprot, bet tā tas nav, ka bērns saprot vairāk nekā mums liekas, un ir ļoti, ļoti svarīgi ar viņu runāt normālā, nevis bēbīšu valodā, un kā reiz ar viņu runāt tāpat daudz un pilnvērtīgi, lai arī viņš varētu šo valodu apgūt. Un otra tēma bija bērni ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, kur Oslo pētniece Franciska Kēdera arī ieteica, ka pamatā vairs neiesaka pētnieku atteikties tātad no vienas no ģimenes valodām vai arī no ģimenes valodas, tāpēc, ka ir diagnoze, bet šajā ziņā joprojām ir diezgan daudz aizspriedumu un arī tādi pārpratumi, ka diagnozes, ka, teiksim, tā daudzvalodība vai problēmas ar valodu tiek norakstīts uz daudzvalodību, īpaši tad, ja bērniem vēl ir paralēli kaut kādas īpašas vajadzības. Bet arī viņa iesaka, ļoti svarīgi ir šī saikne ar ģimeni, bērniem gan ar uzmanības deficīta, hiperaktivitātes sindromu, gan arī ar autiskā spektra traucējumu. Un to viņiem nevajadzētu atņemt, jo socializācija viņiem ir vēl svarīgāka. Jā, un te mēs esam nonākuši pie pusauģiem, un mūsu galvenais ieteikums pusauģu vecākiem ir ļaut neuzkrītoši palīdzēt atrast savu ceļu uz latvietību. Jo pusaudzis tas vairs nav nekāds sūklis, pusaudzis tas ir drīzāk sprīdītis, kā ļoti veiksmīgu salīdzinājumu mums piedāvāja Olga Cera. Pusaudzis meklē pats savu ceļu, pats savas atbildes uz daudziem svarīgiem dzīves jautājumiem,
Un viens no šiem jautājumiem tātad arī ir, vai un kāpēc man vajadzīga latviešu valoda. Mēs vairs nevaram, kā mazam bērnam, izlasīt to pasaku un pateikt, tas tā ir, un bērni mums tic. Pusaudzis gan vairs īsti netic, un arī labi, ka vairs netic, savādāk nebūtu attīstības. Bet te ir problēma tāda, ka viņš nezin, kas viņš ir. Viņam ir jāaiziet, jāizstaigā to laimi meklēt, lai uzzinātu, kas viņš ir. Dot tā kā laiku, dot izvēles, nevis pateikt, dari tā vai dari šitā. Šeit bija ļoti labs piemērs no ģimenes, kas bija ilgi un pamatīgi cīnījusies ar to, lai bērns tā kā novērtētu latviešu valodas nozīmi, un bija šī te, kāpēc man Zviedrijā jārunā latviski, līdz šis puisis bija nokļuvis nometnē Latvijā, un pēc tam atgriezās un tā kā dušā dziedāja latviski, un mamma bija ļoti pārsteigta. Tā kā tas pat nebija nekas, ko viņa bija īpaši darījusi, bet viņa tiešām vienkārši deva iespēju cilvēkam tā kā atrast pašam savu autonomiju Latvijā, atrast savu ceļu. Un skaidrs, ka piespiešana šajā vecumā vairs nepalīdz. Tā mēs tikai varam sabojāt attiecības ar savu bērnu. Šajā brīdī ir vienkārši jāakceptē, jārespektē pusauģa izvēle, jābūt arī šajā jautājumā pacietīgam, bet pacietība jau vispār ir pusauģa vecāku tā kā ļoti svarīga īpašība. Un te varbūt tad mēs vēlreiz varam atgriezties arī pie tās agrīnās bērnības, jo pusauģa vecāki saprot, cik svarīgi ir bijis iedot tieši šajos pirmajos dzīvības gados, ir iedot to kaut vai pasīvo valodas prasmi tīri tikai saprast, jo pusauģa gados pie šīs prasmes var atgriezties un to var tā kā audzēt un papildināt. Un ja šī sākotnējā prasme ir iedota, tad šajā vecumā jaunietis jau var izvēlēties, vai, kad un kādā veidā pie šīs latviešu valodas un latviešu sabiedrības viņš atgriezīsies. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Nākamais ieteikums ir izmantot aktīvi digitālos mēdījus latviski. Līdzās lasīšanai, kas tomēr prasa tādu intensīvāku klātbūtni. Protams, ka ir dažādas iespējas, tehniskas iespējas, un to ļoti daudz ģimenes uzsvēra var darīt arī tā kā fonā, it kā neuzkrītoši. Un tomēr, lai labāk būtu valodas uztver, valodas saprašana, latviešu valodas iespējas dzirdēt latviešu valodu, mūziku, klausām grāmatas, atkarībā no bērnu vecuma, protams, televīzijas piedāvājumu, kas ir pieejams arī internetā, filmas, multfilmas, tātad visu, kas vien ir iespējams, tomēr izmantot, jo katrs mazumiņš un katrs pilieniņš tomēr palīdz kaut ko, īpaši tad, ja vecāks ir viens, ja nav šī plašākā kopiena, vai arī, ja tas ir vienīgais latviešu valodas runātājs ģimenē. Klausīties radio fonā var palīdzēt, un tā mēs nekad nezinām, kurš no tiem vārdiņiem tiks uztverts, un kā arī teica Austrālijas māma Dace, viņa teica, tas vienmēr tomēr kaut kur nosēžās. Viņa stāstīja par to, ka bērni arī runāja galvenokārt angliski, un aizvien vairāk angliski, un latviešu valodas zināšana, latviešu valoda šķiet, ka tikpat kā pazudusi. Bet tomēr šīs te pasīvās zināšanas arī palīdzēja, tad, kad viņi atbrauc jau pusauģu vecumā uz Latviju un sāka valodu apgūt parastā latviešu skolā, mācīties, un par ko abi divi pēc tam bija ļoti priecīgi un lepni. Tātad šis digitālo mēdīju iespējas ir diezgan plašas un aizvien vairāk. Visi vecāki tās arī diezgan liek lietā. Veselu sēriju mēs veltījām tekstpratības jautājumiem, tātad tā vienkāršot lasīšanai un rakstīšanai latviešu valodā. Un tas, protams, ir arī tāds diasporas vecāku satraukuma iemesls, kā tad būs, vai mans bērns lasīs un rakstīs latviski. Bet bija patīkami dzirdēt tādu mierinājumu no Solvitas Berres, ka pārlieku satraukties nevajag, lasīt prasmei ir tāds universāls pamats, un bērni diezgan veikli var pāriet no lasīt prasmes vienā valodā uz citu.
Bet, protams, tas nenozīmē, ka to nevajag vai nevarētu attīstīt. Un viņi arī teica, ka tad ir ļoti svarīgi rosināt interesi jau no agras bērnības interesi par latviešu grāmatām, filmām latviski, radināt pie latviešu rakstu valodas. Jau agrā bērnībā, lai tā kā tās rakstzīmes varbūt atšķirīgās vai veids, kā vispār raksta, tā gluži dabiski ienāk ikdienā. Tur bija arī dažādi tādi āķīgi paņēmieni, kā var sarakstīties tur WhatsAppā, lūgt atbildēt vecmāmiņai un pierakstīt ēdienu sarakstu, kas ir jāiegādājas un tam līdzīgi. Arī izskanēja šī doma, ka rakstīt prasmi, tādu latvisko pareizrakstību ar visiem komatiem un garumzīmēm var attīstīt arī vēlāk. Tas nav tas pirmais, par ko mums būtu jāuztraucas, to var veidot praktiski visu mūžu. Un noteikti, ka varam izmantot arī dažādus digitālos rīkus, kas šobrīd ienāk mūsu ikdienā un aizvien vairāk palīdz ar pareizrakstības ievērošanu. Un priekšpēdējais ieteikums tāds vairāk vispārīgs atgādinājums, ka daudzvalodība ir maratons, nevis sprints. Tātad tam ir gan labā puse, gan varbūt grūtākā puse. Labā puse tādā ziņā, ka šis process ir ļoti mainīgs un visu vienmēr var vērst vēl tādā sev vēlamā virzienā, bet tomēr ir jāapzinās, ka arī tieši tāpēc, ka process ir mainīgs, nevar īsti arī palaist tos grožus pavisam vaļā. Tātad, ja bērns ir iemācījies runāt latviski vecumam atbilstošā līmenī, teiksim, pirmajos dzīves gados, 3, 4, 5 gadiņos, un tad nonāk ļoti intensīvi, protams, sākas skola un viss jaunā zināšanas, ko apgūst skolas valodā. Tas nenozīmē tātad, ka šī valoda saglabāsies, diemžēl, ka valodas prasmes, kas ir bijušas pirmajos dzīves gados, tas aizvien vēl var mainīties, un tāpēc ir visu laiku jāturpina dot šis iedevums, kā mums saka pētnieki iedevums, tātad turpināt lasīt, runāt un tā tālāk, jo nekas vēl nav drošs. Bet sev, tā teikt, arī dara atgādināt, ka šī dinamika un mainība pieder pie lietas. Tā pašā laikā ir svarīgi saprast, ka šī dinamika arī ir normāla, ka tā tas būs. Un tas ir jāakceptē, ka ir kaut kādi periodi, kad valoda šķiet tā kā varbūt izslīd no tās mūsu kontrolas zonas, no vecāku kontrolas zonas, un tad viņi var atkal ieslīdēt atpakaļ un tā tālāk, un to uzsvēra arī viena no Irita no Brazīlijas, kura tā kā ļoti, viņa saka, viņa bēdājās, ka viņai neizdodas, ka viņa cenšas, tomēr neizdodas panākt to, ka bērni runā latviski, bet tad viņi saprata, ka ir svarīgs šis pats process, ka viņi vispār turpina darboties kopā, runāties, spēlēt un tā tālāk, plakātus taisīt, līmēt mājās pie sienas. Tātad ir mazliet arī jāatslāpst, ja tie rezultāti nav uzreiz, tie rezultāti var būt arī ilgtermiņā, varbūt tie rezultāti būs, kā jau minēts Ingas Ilbigs ģimeņu piemērā, ka tie rezultāti varbūt pēc 10 gadiem, ka interesi atkal rodas. Tas ir normāli. Turpinot šo domu, svarīgi ir nemēģināt sevi salīdzināt ar citām ģimenēm, varbūt radu ģimenēm Latvijā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ko mēs varam iedot un kā mēs varam apgūt latviešu valodu diasporā, tā valoda nebūs gluži tāda pati kā Latvijā. Viņa pilnīgi neizbēgami atšķirsies, jo mūsu bērni izaug citu valodu vidē. Un latviešu valoda ir tā kā, tomēr viņu mantotā valoda. Sākotnēji varbūt dzimtā, bet galu galā tas, kā mēs to apzīmējam, ir šis mantotās valodas jēdziens. Bet arī tas var būt ļoti dažāds. Tā var būt gan burtiski pasīva valodas saprašana, gan ļoti niecīgs vārdu krājums un kaut kāda spēja atbildēt, gan arī diezgan plūstošs un tekošs un gandrīz tuvu dzimtās valodas prasmei tikpat labi apgūta valoda. Bet skaidrs, ka viņi to nemācās skolā. Mēs jau runājām, ka neiegūst ļoti daudz ko no tā, ko iegūst izglītības sistēmā un dzīvojot Latvijas vidē, bet viņiem ir savukārt citi ieguvumi. Tā kā
Arī jārēķinās ar to, ka katrai ģimenei ir sava unikāla situācija. Nevar salīdzināt. Ir dažādi runātāju skaits, cik tālu mēs esam no Latvijas, cik bieži mēs varam aizbraukt. Un sevi nav vērts tur īpaši šaustīt, bet drīzāk tiešām skatīties, kas ir tas process, kā mēs varam iedot bērniem labāko, ko mēs varam no savas dzimtās valodas. To, kas ir iespējams tieši tavā dzīvē, tieši taviem bērniem. Un, kā jau teica Inga, arī pavisam mazi soļi var būt ļoti, ļoti nozīmīgi. Vēl, protams, arī svarīgi, kā mēs šos bērnus uztveram savā Latvijas sabiedrības vidē, ko par viņu valodu saka vecvecāki, radi, skolotāji Latvijā. Un, protams, cik akceptējoši un viesmīlīgi savā valodā mēs būsim, tik daudz arī šie bērni gribēs atrasties latviešu valodas vidē un runāt savā mantotajā valodā. Jā, daudz man prasa, no kurienes un kāpēc man ir tāds jocīgs dialekts, kas runāju. Un kā tu atbildi? Es saku, es esmu no Latvijas, bet neesmu pieaugusi, uzaugusi. Bet es esmu ļoti nacionalistiskā. Sirdī es esmu latvieti, kā man prasa, es teikšu, es esmu no Latvijas. Un tad man liekas, ka tas palīdz ar valodu arī. Tā kā man nekad nav bijis kauns runāt latviski. Šī bija sezonas noslēdzošā sērija. Paldies, ka klausījāties un atbalstījāt. Atgādinām, ka Vārtus veido biedrība Latviešu valoda diasporas ģimenēs ar Latviešu valodas aģentūras un Amerikas Latviešu apvienības atbalstu. Aicinām sekot Vārtu un biedrības kontiem Facebook un Instagram tīklos, kur dalāmies ar noderīgu informāciju. Gaidīsim jūsu komentārus un ierosinājumus. Tie mums ir svarīgi, plānojot turpmāko darbību. Uz sadzirdēšanos! Uz tikšanos! Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā.